turnīra diena Koknese. ZVG izbrauc uz volejbola sacensībām. Komandas kapteini, pastāstiet, kā mums gāja pirmajā mačā. Mums bija lēns starts, bet tad mēs iesildījāmies un mēs gandrīz beidzām comebacku 10-14 no 11-3. Skaidrs. Un vai jūs esat gatavi spēlēt nākamajās spēlēs? Protams, mēs aktīvi ieceldamies. Otrs treneris teica, ka viņš ir ļoti lāktīm, es uzticos. Izskatās, ka man ar Valdi vajadzēs iet un spēlēt par ZVG. Tas varētu būt labs plāns, jā, īstenībā. Vēl vajag... Neko nepārbaudu, mēs varētu tikai šeit spēlēt. Vēl Dominiku. Dominika, mēs tevi gaidām ar taksiju no Rīgas, no eksāmeniem. Kā jūs jutāties šajā otrajā spēlē un tagad vispār, kad ir pusdienu laiks, bišķiņ jau varbūt nogurums ir iestājies pareizi? Nu jā, mazliet neaizgribās, bet tas jau tā kā vienmēr pusdienas jau brokas, cik sen jau ēda. Bet par spēli, nu, labi pretinieki. Jā, ir vietiņas, kur mēs varam piestrādāt, bet nu tā principā jā. Man liekas, ka bija labi. Vienkārši. Vai jūs plānojat iet uz veikalu vai uz vietas ēst? Es domāju, ka uz vietas tā ēdnīciņa tur augšā izstās diezgan tā vilinoša. Kāds ir jūsu plāns sagatavoties trešajam mačam? Kārtīgi sēdēt malā un atbalstīt savējos. Un kā jūs domājat, vai jums izdosies ieiet spēlē? Man ieiet? Jā. Personāli? Nē. Man nav formas. Viņš aizmuš mājās, viņam nebija izmazgāts. Ladošies. Kristēr! Labdien, kā jums gāja trešajā spēlē? Nu, mēs zaudējām, protams, esam ļoti pievilti, bet es domāju, nākošajā reizē mēs jūs uzvarēsim. Katru reizi ir labāk, un 4. reize ar mīlestību mums sajies, es ticu. Mēs beidzot esam iesildījušies pēdējo spēli. Mums ir viens lāktīns Gustavs. Nākošais mēs satrenēsimies, mēs visu savilksim kopā un mēs uzvarēsim nākošais. Visu spēles. Visas spēles mierīgi. Satrenēsimies. Šeit bija tīs vienumu. Pēc visu šī turnīra komandas kapteini, kādas vispār ir sajūtas un plāni uz nākotni un kāda ir šīs komandas nākotne? Es jūtu, ka šīs komandas nākotnē, ja mūs ielaidīs atpakaļ, mēs viņus uzturnēsim labāk un šitie lohi varbūt nezaudēs katru spēli. Un kā jums liekas, kurš būs nākamais komandas kapteinis? Jūs arī zināt par savu Indrēju? Nākamais komandas kapteinis, kurš varētu būt? Es tāpat. Es vienkārši viņus kapteiņošu no soliņa. Okay. Es paturšu to kreklu uz nākamo gadu. Ko jūs varat uzlabot nākamgad? Kapteini. Reāli.